Daudziem šobrīd aktuāla un sāpīga tēma – DPF filtrs, jeb partikulāro daļiņu filtrs. Ļoti bieži iztēlamies to, ka problēma ir pašā DPF-ā, ja, bet kāpēc tas notiek? Kāpēc DPFs aiziet ciet? Pārsvarā tie ir divi iemesli. Pirmais iemesls ir nepareiza autoeksploatācija. Mēs viņu izmantojam tikai pilsētas vidē. Un mašīna nedabū uztaisīt savu automātisko reģenerāciju, kā rezultātā aiziet ciet DPF filtrs. Ko var darīt? Var braukt uz servisu, veikt piespiedu reģenerāciju, bet pirms tam ir obligāti jānovērš jebkādas eļļas noplūdes, ja tādas ir mašīnas dzinējiem. Jo tajā brīdī, kad notiek piespiedu reģenerācija, šeit mums ir 600 līdz 700 grādi. Dažiem modeļiem tie pat ir 800 grādi iekšā. Ja? Tad iztēlamies, kas notiek tajā brīdī, ja uz izplūdes mums ir trāpījusi eļļa un ir šāds te karstums. Loģiski, ka tas viss aizdegās. Ja ir ļoti aizsits cietas DPF filtriņš, tad vēl var palīdzēt mazgāšana speciālajā kamerā ar šķīdumiem. Tad viņi izmazgā un tad gan viss ir labi, ja nav viņā veidojusies plaisa, bet to var redzēt pirms mazgāšanas. Otrs faktors, kāpēc viņi aiziet ciet, ir problēma auto pusē. Viena no tām ir eļļas patēriņš dzinējiem, tad eļļas gredzeni, vai arī vārstu blīvslēgi ir sākuši dot iekšā dzinējā eļļu, tālāk eļļa nokļūst šeit, sit mums ciet šo te DPF filtru. Kā arī var būt problēma ar šīm spiedienu trubām, kāda no viņiem ir aprūsējusi, sāk spiest garām, neredz pareizos spiedienus mums mašīnas puse un arī sitam ciet filtru. Kā arī vēl ir iespēja sprauslas. Sprauslas arī var noraut reģenerācijas procesu, taisīt nepareizu degvielas padevi iekšā, netaisīt pareizo temperatūru. Un tad reģenerācijas process apstājas, kas arī ietekmē tātad šo te metāla kastīti. Ja arī jums jāpārbauda ir DPF filtrs vai jātaisa reģenerācija, jebkas, kas ir saistīts ar DPF, droši varat braukt pie mums Krustabaznīcas ielā 12C GT garāžu. Mēs jums palīdzēsim.